Nu, čau visiem analogai audio. Nu, kāds jau satraucies, ka kaut kur esmu pazudis un tā. Nē, nekur nav pazudis. Nu jā, šodienas svētdiena, forši noskaņojums ir, domāju, vajadzētu kaut ko papļāpāt. Un tad man te bija tādi jautājumi, kam ir vajadzīgs, priekš kam ir vajadzīgs lenču magnetofons 21. gadsimtā. Taču mums ir visādas straumēšanas iespējas un tā tālāk. Nu, es teikšu tā, kam būs vajadzīgs, tas iegādāsies, kam nē. Kam nē. Nu jā, runājot par lenču magnetofoniem, tad, ja ir tāda doma iegādāties, es silti ieteiktu to darīt tagad, jo jau pēdējo 2 gadu laikā tās cenas jau iet jau ārpus visumu, un tas vilciens izskatās netaisās apstāties. Un kādu tad jums tā magnetofonu iegādāties? 4 celiņnieki, 2 celiņnieki. Nu, ja tādam amatieru līmenim mājas apstākļiem, tad jums noteikti labāk būtu iegādāties 4 celiņu magnetofonu. Kāpēc? Tāpēc, ka 4 celiņi raksta abās pusēs lentei. 2 celiņnieks rakstīs tikai vienu pusi. Tas būs, jūs ekonomēsiet lenti, jo 2 celiņi tad rakstās pa visu lenti, a 4 celiņi tad sadalās 1, 3, 2, 4. Nu jā, par lentēm runājot, tad lenču magnetofoniem, tādiem parastajiem, pietiek ar LPR 35, ar ko nozīmē 35, tas ir mikroni lentes biezums. Šis konkrēti ir LPR 90, mazliet biezāks. Šobrīd lentes Eiropā ražo tikai viena kompānija, Francijā, pēc AGF un BASF formulas. Firma saucās Recording the Masters, es jau te iepriekšējos video kaut kur esmu rādījis. Šī konkrēti ir 18 cm spola ar visu oriģinālo ievadas galiņu. Šī vēl magnetofonu nav redzējusi. 18 cm spola tā ir šāda izmēra un 26 ir tāda izmēra. Nu, šobrīd LPR 35 maksā 42 eiro ar PVN bez piegādes izmaksām uz plasmasas spolas, un šitāda LPR 90 maksā 43 eiro, 1 eiro starpība. Ja ir interesi jau par 26 cm spolēm, lentēm, tad tur ir visizdevīgāka pankūka. Pankūka šobrīd maksā 55 eiro LPR 35 un 58 eiro LPR 90. Nu, tur jau profesionālais jau SM900, SM911, tas jau ir cits stāsts. Katrā ziņā es mājaslapu par cenu aprakstiem un cenām pielikšu pie apraksta. Varat paskatīties, kas cik maksā. Protams, jāņem vērā ir, kad nāks sūtīšanas izmaksas klāt, kas atkal to procesu sadārdzina. Nu jā, katrā ziņā, jā, kā jau teicu, tad LPR 35 ar mājas apstākļiem magnetofonam pilnīgi pietiekoši. Ja jau jums nāk jau šāda tipa magnetofons, tad jau labāk ir lietot LPR 90, jo tomēr galviņām viņas patiks labāk. Tas pats attiecās arī uz 2 celiņnieku magnetofoniem. Jā, tā tad, ja kādam ir interesi par magnetofonu, no aprīļa vidus būs pieejams pārdošanā viens magnetofons uz 18 cm spolēm. Tas ir Akais GX 215. Revers. Atskaņo uz vienu pusi, atskaņo uz otru pusi. Tas ir tāds, kā tur ar tām alumīnijas spolēm stāv. Tāds pats sudraba krāsā būs. Tikko no meistara. Pilnīgi apkalpots, sasmērēts, nokalibrēts. Nu, tā pēc feng shui sataisīts. Tā kā
Ja ir interesi, lūdzu, rakstiet man e-pastā. Atbildēšu. Katrā ziņā cena būs demokrātiska, ne tā kā SSA pie Kupīpradai. Jā, un lūgums Kupīpradai, lūdzu, man nerakstiet. Tikai nopietni kāds, kam mājas lietošanā ir nepieciešams vai kolekcijā. Tā kā neapgrūtiniet, lūdzu, mani pārpircēji. Nu jā, tā kā šobrīd tādi jaunumi par magnetofoniem. Tā kā, ja ir kaut kādi jautājumi, jā, droši rakstat vai komentāros vai e-pastā, es cik vien ātri varēšu atbildēšu. Un tad jau, laipni lūgt klubiņā. Nu jā. Paldies, ka skatījāties, lai visiem jauka diena. Un tad jau atkal līdz citai reizei. Čau!